Vieta, kur satikties visu paudžu cilvēkiem, ar tādu domu Alūksnes novada Mālupas bibliotekai tagad tapusi āra lasītava. Šī iecer īstenot Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības projektā Iedvesmas biblioteka. Es visu laiku esmu gribējis, lai būtu ārā, lai būtu jauniešiem vairāk, cilvēkiem. Tas vispār radās Covid iespējā. Tā ideja. Jo tad drīkstēja visus pasākumus, visu drīkstēja ārā, drīkst, iekšā nedrīkst. Pieteicos konkursam, atbalstīja un tapa. Realizējusies mālupiešu vēlme, ideja, kā paplašināt bibliotēku un izveidot āra lasītavu. Un paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrībai, kura motivē un dod iespēju bibliotekāriem realizēt šīs savas idejas. Un netrūkst arī iecer, kā šo āra lasītavu iedzīvināt, un vislielākā interese par to ir pagasta jauniešiem. Mums šeit ir jau paredzēti spēļu turnīri. Tad mums ir rudenī dzejas dienas jau ar kaimiņu bibliotēku sarunātas, ka būs. Un tāda satikšanās vieta. Lasītavu tapusi pie vēsturiskās Mālupas muižas Kūts akmens sienas fragmenta, to iekļaujot mūsdienīgā dizainā pēc arhitekta Jāņa Dripas vīzijas un skices. Jānis Dripa arī atzīst, ka, lai arī Mālupa ir mazs pagasts un cilvēku nav daudz, arī te ir svarīgi domāt par mūsdienīgām pārmaiņām. Tieši šādas lietas jau to cilvēku piesaista. Ja viņš var šeit realizēties, ja viņš redz šo vietu kā skaistu un interesantu, tad tas ir viens liels arguments šeit palikt. Ja mēs padaram šo vietu skaistāku, pieejamāku, varbūt no tiem 10 jauniešiem, kas bija izdomājuši braukt un pelnīt naudu īrijā, varbūt 6 paliks šeit un teiks, es jau arī te atrodu to, ko es vēlos. Projektu Iedvesmas biblioteka Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrību uzsāka pirms 3 gadiem un aicināja bibliotekārus pieteikt idejas par pozitīvām un mūsdienīgām pārmaiņām biblioteku vidē. Tas ir par to, lai biblioteka kļūtu par iedvesmojošu, aicinošu vietu vietējai sabiedrībai, jo cilvēkiem mājās apstākļi ir dažādi, bet ja biblioteka nebūs tā ar savu aicinošo vidi, ar mūsdienīgu iekārtojumu un mūsdienīgu pakalpojumu, tad diez vai cilvēki izies tumšos ziemas vakaros no mājas, un tas ir ļoti svarīgi, lai bibliotekā viss tas, ko tā piedāvā, lai izvelk cilvēku ārā no viņa ikdienas un drusku paceļ tajā garīgajā pasaulē. Šis ir tāds projekts, kur mūsu biedrība strādā kopā ar pašvaldību. Mēs finansējam pusi no projekta izmaksām, ja projekts mūs pārliecina. Un man ir prieks, ka ļoti daudz taisni nelielas pašvaldības ir saprot, cik ļoti svarīgi ir ieguldīt kaut to mazumiņu savu cilvēku dzīves apstākļu uzlabošanā. Alūksnes novadā šobrīd var teikt, ka pagastu bibliotekām ir pat ļoti liela loma, jo pagastos vairs nav pagastu pārvalžu, bet klientu apkalpošana ir uzticēta bibliotekāriem. Noteikti ir attaisnojies, jo pirmkārt tas, ka bibliotekas ir modernizējušās caur šo varam atbalstu, mēs esam ieguvuši šo tehniku un aprīkojuši visas bibliotekas ar jaudīgu tehniku. Bibliotekāri ir apmācīti, viņi ir kļuvuši profesionālāki un zinošāki gan šajos pašvaldību un valsts pakalpojumos, un līdztekus tam mums ir pilnas slodzes visiem šiem darbiniekiem, un arī palielināts ir atalgojums, lai viņi kļūtu motivētāki un sniegtu šos kvalitatīvos pakalpojumus. Bet pats galvenais iegūms ir tas, ka reizē ir saglabāts bibliotekas un cilvēki var saņemt pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.